0, 1, 2, 3. Let's get started. Jā, mums ir jāiet, saprot, ir Līgo vakars, tradicionāli Jāņos. Līgo vakarā latvieši ēd sieru, dzer alu, kurina uguns, kuru dzied Līgo dziesmas, un šogad arī brauc ar velosipēdiem. Tā kā šogad mēs sākam Līgo vakarā braukt. Tā. Lai dzīvo vasarā. Lai labs brauciens. Let's get started. Nu, tipa taisnu, tā pa labi. Kaut kur. Vairs ir tā gaisma tuneļa galā. Tā, nu, respektīvi, šeit ir, nezinu, grāvis, dīķis. Un tur ir tās, ka ceļ. Tā ir mana ģeniāla ideja. Es tikai neredzēju šo te šķiesli. Un tur ir sēta. Ūkstens ir 1:42 minūtes. Un mēs esam ieradušies mūsu pirmajās naktsmājās. Sajūtas labas, vai arī? Sajūtas labas, esam dzīvi. Atvainājums var sākties, beidzot. Normāli, iebridām. Labrīt, vai arī? Ko gribi? Es jau cerēju, ka tu šonakt esi aizbraucis. Labrīt. Ir pirmās dienas rīts šobrīd. Vakar bija 0. diena. Šī ir pirmā diena. Mēs esam pie cēsīm. Tikko beidza līt lietus, kas ir baigi labi. Un līja ik pa brītiņam. Un tagad brauksim līdz Smiltenei pēc Jākaba. Tad jau trietā. Real good. Hello, mister! Hello! Nu, tagad ir vismaz pirmā diena. Šeit esam Raunā. Sākums bija plānots Smiltenē, bet ir Rauna. Un, es pacētos, es nesagaidīju, es jau biju ļoti nociet. Nevarēju nociet. Mums ar Vairu šī ir nu, teorētiski pirmā diena, mums bija diena 0. Kā tur gāja šidā? Un tā tad situācija mēs esam Smiltenē un viss ir ciet, tāpēc, kad ir 24. Jā, ļaujies, neesmu pavarot. Ka mēs esam šeit. Ceram kaut ko uzēst. Igaunija! Mēs nākam! Un te ir vienā vai otrā variantā mēs piebraucam pie upes. Nu un tālāk ir tradicionālais brauciena elements, nu jau tā ir tradīcija, robežas šķērsošana par upi. Pagājušajā tā bija Venta, šogad Kauja. Un nākamgad gaidiet Daugavu! Rudolf, kur tu mūs veid? Pastāsti, lūdzu. Es jūs vedu uz taisnāko ceļu līdz Igaunijai. Nav melots.
Pa taisnākais ir pa taisno. Pāri pļaviņām. Gaujas šķērsošana. Otrā pusē Igaunija. Odi un dunduri koži. Jā, šeit mēs nesam. Un nesam riteņus. Un nesam Un tāpēc es nevaram Vienkārši beidra visa kāja iekšā bija. Uzmanīgi. O, cik forši jūs man uztaisījāt. Vairi! Paldies! Tieši pa vēl. Ko mēs te darīsim, Vairi? Nacionālās riteņbraucēja īpatnības. Nevar diezgan labi nošļūt. Mazliet stāniski ričuku. Un veidā. Es taču zinu, ka tu peldi, mans draugs. Es taču zinu, ka tu peldi. Tu pagaidi ieskrienies, ko tu? Jau! Tu filmē? Jā. Nu, skavi. Es pagaidu arī uzfilmēšu. Čau, Vairi. Tu salto. Tu taču mācījies. Episki. Episkais Vairas skats, kā vienmēr. Vairas savā elementā. Jēkab, kā tev iet? No, es ar savā elementā. Uztaisīs man pildīti. Smaidi! Es smaidu! Es smaidu! Oh my God! Nē, bet te tikai, jo te Galvenais ir nemīst. visur citur baigi dziļš bija uzreiz. Super. Saudzemē! Mums šodien ir īpašā meža viesnīca ar džakuzī un spa Gaujas garumā un platumā ar milzīgu labierīcību telpu. Tikai galvenais laid pa straumītē, jā? Un kaut ko vēl milzīgi. Tagad, silts ūdens palika pēkšņi. No kā? Es vairāk pa mežu biju domājis, bet no labi, kas darīts, darīts. Ko es tev es ritīgi atpūstīju. Jā, skaisti. Vai ne? Lapernīca. Vai spits māja. Kas notika, Jākab? Performance. Mēģinam žāvēt. Izrādās, ka flapšs. Kāda tā čuriņa? Jā, bija viegli nesaturēšana. Tomēr Gaujas pārbrauciens. Ir darījis savu. Tev arī Gaujiņa paticēja. Jā. Iepilinām mazliet. Es gribu uz monumentu braukt. Tā tad ir pirmās dienas vakars, un tie man kaut kas jāpasaka, kamēr viens nedzird. Diemžēl visu dzird. Bet man viss patika, nebija pārāk liels nogurums. Bija ļoti interesants sākums izbraukt pa meža takām un krūmiem. Un ļoti interesants beigas pāri Gaujai tikt. Un es esmu laikam veiksminieks, jo man vienīgajam nav slapjas somas un slapja visi guļamrīki. Līdz ar to es jūtos ļoti priecīgs, bet mazliet arī vainīgs jūtos. Tāpēc, kad es teicu, ka vai maucam pāri, somas peld, riteņi peld, un tagad visi ir bišķiņā
slapši visiem viss dēļ mans. Bet nekas, mēs ar vieglu garu šo vakaru uztversim. Tad jau būs labi. Par šodienu. Mani sauc Vairis. Un es esmu atkarīgs no velobraucējiem. Pamodāmies diezgan mitrā mežā. Un tad devāmies ceļā dubļainām kājām no rīta vēl lietiņš uzlīja. Tad bija diezgan smags rīta miniens. Augšā lejā tikām līdz ceļsim. Zolīti iedzērām kafiju. Tas bija jauki. Tad 3 top lietas šodien. Tad numur 3. Mēs bijām vienā foršā vietā, pa ko Jēkabs vēl nezina, ka mēs bijām. Numur 2. Ātri nobraucieni. Numur 1. Bridiens pāri Gaujai pēc saskrāpētām, sakostām kājām un citām ķermeņa vietām. Un numur 0, tas, kad tomēr izdevās Jēkabu atrast. Nebija viegli. Tātad, pirmais ir labi tas, kad es viņus atradu. Jā, man liekas, kad no Jāņi ir beigušies, Jāņi ir sāgušies. Un tos džekus nevarēs tagad atrast, visis bez zonas, un es arī knapi dabūju zonu. Bet beigās uz sakariem izdevās tos džekus atrast, un mēs tikāmies Raunā. Pie aplīša. Bija tāda silta sagaidīšana. Tas tā uzreiz sirsniņā jau ielīja tāda jauka sajūta. Un atkal tikšanās, un atkal velobrauciens, un atkal sākums, un atkal jauni piedzīvojumi. Un jā, ļoti forši pagaidām sajūtas. Gaidām tos piedzīvojumus. Upi bagarējām. Tas bija episki, kā es viss nātries sarkanas un vēl visādas. Bet beigās tik foršā vietiņā mēs tie esam. Bet kopumā vajag forši. Tas saldais nesjauts. 10. Jāitais 10. Paldies. Šodien ir otrā diena, mēs braucam uz Munameģi, kas būs diezgan grūti. Es gribu uz Munameģi braukt. Let's get started. Real good. Ain't nobody stopping me. Ain't nobody stopping me. И этот котпель ваше велосипедный какой-то конки. Но этот недели назад. Так кажется, там Этот был оттуда пришли. Но этот пятницу будет раука трехдневный конка и 2 сюда. Вот там был такой же крестик. Один день пойдет, как придет, тогда на другом коре, игрок обратно, тогда снимут эту. Давай, товарищ. Oh, that's real good. Nu, ko, kungi, kādas sajūtas? Bija ko pasīst. Tev sāli. Tas viss, tev, jā. Normāls vīdiens, ne? Es gribu uz Munameģi braukt. Vai tu vēl gribi vairāk uz Munameģi braukt? Vairs jau nē.
Nu, ko, draugi? Šī ir otrā diena. Jā. Otrās dienas vakars. Tā viņš ir. Kāds sajūts? Kāds šīs skaistās dienas? Sajūts ir labāk. Uzbraucām Munameģī, nobraucām no Munameģa. Noberzām. Daudz ko varēja noberzt. Izbaudījām kalniņus, neceļus, dublīšus. Jā, vajag pauzi. Un rītā būs svaigā galva. Es gribu uz Munameģi braukt. Šodiena bija izaicinoša. Uzrāpties Munameģī nebija viegli. Tas mūs atalgoja ar ļoti iestriem, patīkamiem nobraucieniem. Iepazinām jaunu šķautni no Rudolfu, kas saucās Over Promise Under Deliver. Viņš mums draud ar vairāk kilometriem, izrādās mazāk kilometri. Tā ir laba lieta. Šodien sajūtu, ka pietrūkst velocimdus, kurus aizmirsu. Un šis tās vēl tika nobersts un savainots. Visādi citādi tas viss ir tieši tas, kādēļ mēs šo te darām. Otrā diena, un, ziniet, ko, Rudolfs jau man ir uzjauts reāli, es nezinu. Braucam, griežamies pa labi. Nē, nav jāgriežās pa labi, to viņš pasaka pēc kādu puskilometru. Atkal braucam. Šitādi gājieni, otrs gājiens. Braucam, meklējam to Munameģi. Vienkārši nosvīdis, visi muguras slāpjas, sāsīdus, visi jau piekusuši, izbesījušies. Kādi ir Munameģis? Vēl pēc 20 kilometriem. Labi, minam, 5 kilometri pagājuši. Kādi ir Munameģis? Vēl 20 kilometri. Labi, minam. Kad tas Munameģis? Nav. Vēl 20 kilometri. Minam. Dīvaini jau paliek ļoti. Un beigās izrādās, Munameģis tepat blakus ir vēl tikai 500 metri. Tāds. Labi. Tā mēs no motivāciju. Bet, labi. Jebkurā gadījumā es esmu pateicīgs par šitādu maršrutu. Pirmoreiz dzīvē, tik ļoti ātri braucu lejā pa mežā neceļiem, kur, nezinu, vajadzētu braukt ar, nezinu ar ko. Bet, tik ātri tādā pados neceļos nekad nebija braucis, un kur vēl ar somām tādām, tas bija tāds, wow, amazing. Tas bija riktīgs adrenalīns, liekas, viena neīsta kustība, un tu esi izsmērējies kaut kur kādā grāvī kokā, celmā vēl kaut kur. Un bija arī diezgan challenging, jā. Šitā nebija viegla diena mīšanās ziņā, bet ļoti interesanta, notikumiem bagāta. Jā, forši. Ceru, ka pietiks spēks vēl pārējām dienām. Ja šitā turpinās, jau nebūs. Tā gan. Labvakar. Otrās dienas vakars. Un ir riktīgs nogurums nobraukt gandrīz 120 km. Es kā zināju no paša sākuma, ka šis būtu tas grūtākais posms, jo jāuzbrauc Munameģī. Liekas it kā nekas, bet maršruts, kuru es sāliku, lai nebrauktu pa asfaltu, principā vedu pa maziem grants ceļiem, biežām smilšaini, takas bez mazvai brīžam. Bet, interesanti, un tas nebija īstenībā tā, kad visu laiku augšā, jā, tad kaut kur arī lejā noripoja. Mēs šodien turpinājām mūsu tēmu, Līgo, un tas arī visu ceļojumu garumā. Vēl neviens nav piebesījis man personiski. Un baudu braukt, baudi dabu, skati forši, daba laba, daba smuka. Rītā bišķiņ mierīgāk vajadzētu būt. Apmēram tā. Lika saule vasarā. Labrīt, vakarā labi pasēdējām. Uz rīteņa visu dienu. Šodien var just. Uzliek kafiju. Fresh made. Es gribu uz Munameģi braukt. Let's get started.
patīk. Šitais, ko es gribētu. Šajā rītā. Vieglās smiltiņas. Viņa tūkstnesis. Jā, tev tā meklīts. Kā tev maršruts? Jā, labi, easy. Pietrauc tikai 2 riepas un motori. Rāda klasi var izbraukt, vai nevar? Var. Davai? Bet negribu. Davai, Mr. Mountain Bike! Yeah! Hell yeah! Nu, ķipa taisni tālāk. Davai, Mr. Mountain Bike! Mountain Bike, man! Viss labi? Ko tu dari? Ko tu? Jā, roku nesalaukt. Kaut kur viņam jau tās kājas ķerās. Kāpšos, ne? Jā, nepaspēj. Ir. Tikai, ka te var nobremzēt. Jēzus. Jā, ka viss labi? Ar galvu aizgāja tā, ka... Māsiņas nekavās. Vēlot, step. There, jumps. Sief, jumps. Someone hit the well. I'm still standing. Na, 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 na. That's real good. Jēkabs brauca papardē stilīgo. Papardītes Jēkabāji līgo. Līgo. Papardītes Jēkabāji līgo. Esam klāt? Jā. Aiziet. Hello. Real good. Nu, vairs apmierināts ar Pretī maču. ar naktsmājām. Naktsmāju ar vietu potenciālu. Trīsvērtīgā villa. Tas trīsstāvīgā villa. Jā, lējā džakuzi. Pasēdēšu. Skāj.
Garšīgi. Ļoti garšīgi. Sējām sveicieni. Priekā. Šis ir vietējais restorāns. Gribu uz monumeņu braukt. Mēs esam pie Peipus ezera un ir vakars. Un ļoti spīd saule. Un šī ir video dienas grāmata 3. dienai. Šodien bija salīdzinoši vieglāk, bet sākums gan bija grūts, jo mēs braucām pa meža bezceļiem visādiem, ļoti daudziem. Nebija tādu izteiktu objektu nekādu, izņemot Peipus, protams, jā, tas bija tas galvenais mūsu. Nu bija prāmītis, bija tāds mini, principā barža, ko pārvalka pāri, pats gandrīz, var pats vilkt, var arī maksāt vietējiem to darīt. Pati diena mīšanās relatīvi vieglāk, nebija tādi kalni tik daudz. Kopējais nogurums spēlē savu lomu mazliet. Bet mēs nobraucām jau no nākamās dienas plāna šodien, kas ir ļoti labi, un esam jau principā 7-8 kilometrus no nākamās dienas nobraukuši. Jo nebija laba naktsmājas vieta, tā, kas bija paredzēta pirmajā dienā. Tālāk. Sveiki visiem, mani joprojām sauc Vairis. Mēs esam pievarējuši 3. dienu no mūsu lieliskā velo brauciena. Sigulda, Cēsis, Smiltene un tā tālāk. Kā man gāja šodien? Šodien jāatzīst, ka šodienu izglāba Nivea Cream jau 30 gadus kopā ar mums vai vairāk. Vakarā vietējā veikaliņā izdevās nopirkt, un te nav melots, ka ir rakstīts universālākais krēms pasaulē. Viņš palīdzēja remdēt visu to, kas bija sūri, grūsti uzbersts vakardienas laikā. Viņš noderēja šodien brokastu sviestmaizēm un arī pasargāja pret saules sildīšanās sekām. Kopumā diena bija vieglāka nekā vakar, bija mazāk kāpumi un kritumi. Pirmā daļa bija ļoti interesanta, tad bija mazliet asfalts, mazāk interesants, bet garlaicīgās daļas izglāba mūsu šīs dienas atklātais kaskadieris Jēkabs Linde ar savu mežonīgo triecienu ar plecu pret koku stāvā nogāzēt. Tas bija episki. Un jā, pāris reizes nopeldējāmies pa ceļam, tas palīdzēja atvēsināties un saglabāt mūžu garu un labu garastāvokli līdz pat vēlam vakaram. Un šobrīd esam episkā 3 stāvu luksus villā. Izcila vieta, atpūšamies, ēdam vakariņas un baudam skaisto vakaru. Paldies! Dargie skatītāji, labvakar! Šīs vakars tiešām ir labs, ja viss ir labi beidzies. Jūtos gandrīz kā vēlreiz piedzimis. Aizvien vairāk tā kā novērtēju sevi, savu dzīvību, savu veselību. Šī diena par to lika tā kā vēlreiz atgādināt sev, ka, visādi var gadīties un ir jābūt uzmanīgam, piesardzīgam. Tātad 3. diena. Nomīti kaut kur pie 100 kilometriem. Ļoti interesants maršruts, atkal cauri visādiem mežiem, meža takām, purviem. Šosei arī bija diezgan daudz, bet trakākais bija mans nobrauciens vienā no meža takām lejā, kad likās, ka pats būšu kaut ko salauzis sev vai vispār knapi varēšu paiet vai vēl kaut ko, vai ritenis būs pilnīgi sadragāts un viss beigsies vai vēl kaut kā, bet par laimi cieta tikai principā telefona statīvs uz riteņa. Vairāk nekas, es mazliet viņu apskrabājos un tā, bet labi, ka labi beidzās, jā. Likās, ka varēja būt daudz trakāk. Kas vēl? Un tagad esam smukajā monumeģī. Nē, nevis monumeģī, bet Peipus. Gribu uz monumeņu braukt. Horizonts un ļoti
skaists skats. Šovakar palaikam šajā skatu tornī. Kā diezgan forša opcija, kur arī var uzkārt hamokus, iesaku pamēģināt. Ļoti jauka diena un atkal pārdomāju par šo visu pasākumu, kad ļoti forši kā pavadīt brīvo laiku dabā, aktīvi sportojot, tāpat laikā daudz ko redzot, piedzīvojot un svaigā gaisā. Jā, iesaku, un es ceru, ka šis trends arvien, un mēs ar savu piemēru arvien vairāk cilvēkus citus riedas mums. Nu, tas laikam šodienai arī viss, jā. Kur tad dodamies? Ko staigāties? Rembo, ja? Sando viņiem Rembo. Rembo, to kāpēc tā Rembo šeit? Vai arī kā gulēji? Es gulēju labi līdz brīdim, kad es vairs negulēju. Diezgan loģiski. Jā, bet bija labi. Bišķi saulīt uzsildīja. Bet, visādi citādi. Tā ir, ka guļ Igaunijas viss tālākajā punktā uz austrumiem, bezmaz vai. Ar tiešu skatu uz ezeru, kur uzlec sauli. Rodolf, kāds plāns? Jābrauc tālāk. Tālāk. Pēc maršruta. Tālāk pēc Mēs maršruta. navigējam ar maršrutu. Jā, šis ir labs veids, kā navigēt. Jā, tad šodien plānā ir izbraukt caur Tartu, tālāk uz citu ezeru. Aptuveni 100 Tālāk km. ezers kaut kāds, kas ir tāda skaista upe ietekā. Nacionālais parks, bet tur ar to pašu upi nevar nobraukt, diemžēl. Nu, viņi tāda vajag džungļi. Jā. Bet, braucam tur uz to pusīti. Tur interesanti izstāst, tur tāda forša celiņa varētu būt pa mežu. O, mums jau patīk tie celiņi pa mežu. Tālāk, jā. Tā darīs. Oh, that's real good. Nervesīs. Mierīgi netraucēt. Nu, čau. Mēs braukājam tagad no Tartu braucam. Bet baigi besīgi, tāpēc, kad ir visu laiku asfalts. Ļoti besīgi. Nevar. Pačilot, paprikoloties. Staigāts mašīnas kāds garām tādā iespriegumā. Un tik močī, minies. Ne tur padziedāt kaut kādu, ne tur. Padziedāt, ne te padējot uz sevi. Jā, nekā. Nu jā, nav. Minu. Nemāja arī līdzens diezgan, kas īstenībā garlaicīgi izrādās. Ir kaut arī viegli, protams, no ātri iet uz priekšu, nu tas ir plusiņš, ja mēs diezgan. Mēs šodien būsim ļoti laicīgi. Jā, bet no viens puses labi. Viena tāda atslodus diena varbūt ienāk par jaunvienīgi tas, kad gribās, lai ir interesanti. Nu ko, episka vieta kārtējā, kur nofinišēt. Episka vieta, episks Rudolfs, episks Vairis. Protams, visi Episks Jēkabs. Mēs visi esam episki, mums ir episka gaļiņa arī, gaļiņa. Kur episki Mēs esam puiši. ļoti satuvinājušies par šajā laikā. Mīlestība. Jā. Citu vārdu nav. Rītu sāksim attālināties. Es gribu uz monumenti braukt. Studijā Jēkabs Linde. Nu, pastāsti mums, Jēkab, ko tad tu sastrādāji? Es pastāstīšu. Jāsaka, diemžēl, bet tiešām diemžēl pēdējais vakars jau likās vēl, ka tas pēdējais vakars, pēdējā diena vēl līdz tam jānotiek, jānodzīvā, jāaizbrauc.
Bet tad viņš ir pienācis. Šis rīts sākās ar to, ka mēs pamodāmies pie peipusa. Un tas, ko es vakar aizmirsu pateikt šajā dienas grāmatā par to peipusu, es gribēju nokļūt, jo kādreiz, kad es biju maziņš, mans vecais bieži vien brauc uz to peipusu. Un viņš teica, jābrauc uz peipusu, ka tur ir īstās zivis. Un viņš bija kaislīgs makšķernieks. Viņam ļoti patika tas peipus. Un tās arī līdz šim nekad nebija bijis peipusā. Un tādas sentimentālas atmiņas. Viņi savoja visu. Es no sirds stāstīju. Labi. Jā, un līdz ar to, tas peipus man bija ļoti, ļoti kaut kā tāds sajūta to vecā tālu vaibu, un iespējams, ka viņš varbūt kādu smakoņu maliņu skatījās. Lai tik līdz starto mēs braucām lielākoties tikai pa šosei. Mazliet bija grants, kaut kur bija arī mežs, bet pašai tikai šosei. Un nonācām Tartu, paēdām garšīgi, padzērām arī garšīgi, devāmies tālāk un atkal asfalts. Ja man iepriekš likās, ka nav jau tik slikti tie asfalta ceļi, ir taču forši ātrāk tiet uz priekšu un baigi labi, tad jāsaka, šī diena man lika to braukšanu pa asfaltu pārdomāt, jo pa mežu braucot ir daudz, pa mežu vai pa grandu daudz interesantāk. Tev jādomā, kur braukt, kur nebraukt, lai nav tā trepe saucamā, rokas netrīc. Tāpēc ir arī braucot caur mežu. Ir ēniņas, kur mazliet var atvaldzēties, nav tik karsts. Un tā mēs esam nonākuši pie šīs skaistā ezera. Ļoti, ļoti pasakaina vietiņa. Forša diena, jā. Forša diena, jebkurā gadījumā. Tā ceturtā diena jau jūt, ka tu esi vairāk atslēdzies no visām ikdienas rūpēm. Var uzkāpt uz riteņa, doties un baudīt dabu, dzīvi, skaistumu. Jau, tad kā vairs. Diena numur 4. No rīt pamodāmies savā 3-stāvu villā. Miegs bija labs, varžu koris pārāk netraucēja. Pēc tam, kad bija ausu puļķi sabāsti. Diena bija baigā saule, baigi nogurdināja. Tā, ka, spieda galvā kaut kādā brīdī. Bija pa daudz. Vidū tikām atalgoti ar garšīgām pusdienām un augstu klasu Tartu. Turpinājām savu ceļu un vakarā esam atalgoti ar joprojām saules karstuma piesātinātu, bet ļoti, ļoti jauku vietiņu pie ezera. Rītdien pēdējie smagie 70 km, un tad jau šis episkais brauciens it kā diemžēl, bet te pašā laikā labi vien, ka būs gala. Ir patīkams piesātinājums no mīšanās, no visa, kas ar to saistīts. Šī ir mūsu pēdējā vietiņa, kur mēs nakšņosim. Tas uzreiz ir mazliet skumīgi, tāpēc, kad ceļojums iet uz beigām. Jo visā visumā līdz šim brauciens ir bijis superīgs, ļoti foršs. Katru reizi liekas, kā tā var būt labāk par iepriekšējo, bet katru reizi kaut kā ir labāk par iepriekšējo. Šodien mums bija ļoti foršas nakts mājas, kur mēs pamodāmies turnī, diezgan labi visi gulējām. Tā kā jau bija nobraukts mazliet no šīs dienas distances, šodien bija mazāk atlicis, un visi tie posmi bija praktiski ļoti, ļoti daudz pa asfaltu. Tāpēc mēs diezgan ātri bijām galā jau. Tartu garšīgi pēdām pa lēto, un diezgan ātri arī atbraucām uz mūsu kempinga vietiņu šeit pie ezera, kuru nosaukumu es tagad neatceros. Šodien tāda bišķiņa atslodas diena, fiziski nogurums nav baigi liels. Karsts vienīgi bija ļoti karsts. Tā, ka ļoti grūti bija braukt pa asfaltu. Un atzist grūti vienkārši. Uz asfalta problēma tā, ka nav ēna nekur. Mežā braucot ir forši, kad visu laiku rēniņi pa brīdim. Var attalpoties, vajag gaisu dabūt. Jā, un rīt tad jau viss, tad jau mēs ceļamies. Mēs rītā celsimies agrāk, celsimies 6, lai mēs varam laicīgāk izbraukt, jo nevar zināt, ir 70 km, no kuriem kādi 60 būs pa mežu. Un, zinot, kā mums ir bijis, kādi mums tie meža braucieni un meža posmi ir bijuši, varbūt, ka viņi būs skarbi un smagi. Tā kā jābūt ir
Nu tā, lai rezervīti. Labāk valgā mazliet atpūsties, jo tomēr jāpaspēj uz vilcienu. 2:30, ja nekļūdos. Ir bijis mūzika. Oh, that's real good. Tadā. Grande fināle. Čau. Bija labi. Jā, man nav ko teikt. Viss ir tik labi. Šis brauciens noteikti būs atstājis nospiedumus ne tikai uz plaukstām, elpoņiem, kājām, bet arī dziļi prātā un sirdī būs labs nospiedums, ko atcerēties. Mēs arī neslīkojām, un čaļi mudināja paši sevi un mani neslīkot, arī vispār uzfilmēt. Tā kā būs arī video arhīvam, ko nodot diezgan plašs materiāls. Būs gan cenzētā, gan necenzētā versija visam. Lūk, ir gandarījums, ir garākais brauciens līdz šim manā pieredzē. Piekrīt čaļiem, kad jākāp augstāk, jābrauc tālāk. Paldies un tiekamies Velo vasarā 2025. Čau. Nu ko, mēs nobraucām. Nešaubījos, ka mēs varēsim nobraukt visu. Bija bažas par to, ka tas kāpums tik visā maršrutā plānots, ka būtu laika daudz. Bet tā monolīta diena, jā, tā bija smaga. Viņa bija gara, protams, mēs nobraucām ar 320 km. Ļoti daudz karsts bija, un šausmīgi mežs bija daudz, un kalnīgi bija pats monuments bija jāuzbrauc. Un pēc tā jau īstenībā viss likās vieglāk. Viens neizbēsījās, vismaz ārēji. Vai cieta klusējot, vai nu izlikās, ka viss ir labi. Varētu braukt daudz. Tā kā šis bija tāds viens no pārbaudījumiem. Mūsu kopīgais garākais brauciens, mans laikam arī otrs garākais brauciens. Košreiz jau tas ir garākais. Tā ir vienkārši garākais. Ir jau jaunas idejas. Sapratām, ka man, piemēram, vislabāk mešs patika. Tā visā visumā paspēja ļoti rādi, superādi. Sākumā tā lēnāk, jā, bet pēc tam vienkārši viss tā šis koši tieši čomiem, kas arī izkurēja, neviens neraudāja, nebija puļķina asars, pozitīvas emocijas. Tādam kopsavilkums. Paldies milzīgs Rudolfam, galvenajam maršrutu plānotājiem. Vairs arī droši vien piedalījās, es mazāk, jā, bet jā, tiešām ļoti forši respekti. Paldies džekiem par to, ka viņi izturēja. Izrādās arī 40 plus izturēja, tas tā kā arī visu cieņu. Jā, un principā braucot uz šejienu, man likās, tas, kas bija saplānots, ir kaut kas neiespējams. Likās, nevar būt 400-500 km nomīties, tas nav reāli, vai nevar būt, ka mēs tā nomīsimies, vai nevar būt, es kaut kā līdz galam nenoticēju. Bet tagad ir skaidrs, ka viss ir iespējams, varētu vēl mīties, un būtu vēl laiks, varētu vēl mīties nedēļu, mēnesi, varētu tripot apkārt, un tāpēc, jā, var aicināt tikai visus pārējos arī cilvēkus, kuriem patīk ceļot, kuriem patīk sportot,
Šitais tāds labs kombo. Nu jā, protams, svaigā dabā, visforši malaču čeku. Arī izturēju. Bet es jūtu, ka ar šito nebeigsies visu. Mēs iesim tālāk. To ir tā. Paldies, čau. Mēs paliekam ar vien labāk un labāk.